Nu, sveiks, skaties! Kārtējā ideja. BIOS ir tāda lieta, kad tas nepieciešams, lai dators ieslēgtos, bet dažkārt pienāk brīdis, kad ir nepieciešams atjaunināt BIOS. Bet pirms tu izvēlies atjaunināt BIOSu, ir svarīgi izlasīt šo te sadaļu, kas saucās apraksts, description, un paskatīties versiju. Nu, lūk, mēs ieejam BIOSā, pārliecinamies par BIOS versiju un saprotam, pie kuras versijas mēs esam un uz kuru mums ir jāatjauno. Tā, nu lūk, un mēs redzam, ka mums bija 1.3 versija. Un lasam 1.3 versijā, kādas procesors atbalsta un kādi ierobežojumi. Dažkārt BIOSā aprakstā var parādīties tāds teikums, jeb tāds vārds kā sequential update. Tas nozīmē to, ka jūs nedrīkstat veikt nākamo update, ja jūs nesat secīgi veicis iepriekšējo update. Tātad ideja sekojoša. Ja šeit būtu sequential update klāt, tad jums būtu jāupdato no 1.3 uz 1.4, pēc tam no 1.4 uz 1.6, no 1.6 uz 1.8 un pēc tam uz 2.10. Ja? Un tad attiecīgi description sadaļā jūs varat izlasīt, ko konkrētais updates dod jūsu datoram. Vēl viena lieta, ko ir svarīgi piebilst attiecībā par BIOSiem, ir tas, kad atjauninot uz jaunāku BIOSu, atgriezties uz vecāku versiju ir nesalīdzinoši sarežģītāk. Cik šeit nav nosacījumi, ka jāievēro secīgi instalācija BIOSam, tad mēs izvēlamies jaunāko BIOS. Spiežam leju pielādēt. Reku tagad mēs šo failu izvilkām laukā šeit. Tagad restartējam. F6. Un reku meklē. Tūlīt atrod failu. Reku viņš atrada failu. Spiežam update. Update. Vai jūs vēlaties updateot? Jā. Un gaidām. Pēc nospiešanas viņš pabrīdina, kad nav vēlams izslēgt datoru, jo tas ir bīstams. Atceramies, BIOS tiek rakstīts uz ROM atmiņu, tātad ROM atmiņai ir sekojoši. Kas notiekās BIOS rakstīšanas brīdī? Tiek izdzēsts viss ROM šajā brīdī no datora un tiek ieinstalēts jauns BIOS. Un lūk, šis process sākās. Tas ir viens. Otrs moments, kas ir diezgan svarīgi saprast. Šajā BIOSā, kas ir ASRock, bija jāspiež F6, bet jūsu sistēmas platē var būt, ka jums būs jāiet BIOS interfejsā un jāizvēlās tāda sadaļa Update BIOS vai Instant Flash vai kaut kā citādāk. Bet katrā gadījumā katram ražotājam šis updatēšanas process ir nedaudz savādāks, bet princips un būtība būs tieši tāda pat kā šeit. Galvenais atceries, BIOSu updatējot, tas tiek izdzēsts no sākuma un pēc tam tiek pārrakstīšana. Ja pārrakstīšanas brīdī dators izslēdzās vai elektrība noraustās, BIOS čips, tātad ROM čips, kurš tiek pārrakstīts, visdrīzāk būs nepilnīgs un tavs dators neieslēgsies. Ja vien nebūs dual boots vai BIOS backups. Nu lūk, un mums veiksmīgi BIOS ir atjauninājies un skatāmies BIOS versiju, mums ir uz P2.10. Ceru, ka palīdzēja ar šo video. Padalies komentāros, ko domā par to. Līdz nākamajai reizei.